Vitenberga kungs ir ļoti aktīvs sestdienās, svētdienās. Ļoti aktīvs sestdienās. Ko viņš dara? Visādas sporta pasākumi, viss, kas vien tik, man liekas, gandrīz vai numur 1 manā skatījumā. Tanī pašā laikā rodās jautājums, ja cilvēks ir tik enerģisks un tik, kāpēc tā enerģija nebija ielikt iepriekšējā, kā savā kadencē, ka viņš bija satiksmes ministrs. Jā. Kolēģi arī raksta par bankomātu balsojumu. Šodien Saeima balsoja par to, lai krievu valodā nebūtu bankomāti pieejami. Respektīvi, es saprotu, ka viens no priekšlikumiem bija noteikti, ka bankomātos varēs arī izrādīt Eiropas Savienības kandidātu valstu valodu, ja tā tiešām varētu būt. Bet balsojumu, es domāju, ka mēs parādīsim pēc tam komentāros mazliet vēlāk, kurš ir kā balsojis. Manuprāt, banku darbībās klientu apkalpošanā, kas ir tāda ikdienišķa parasta lieta, kurā ir iesaistīti visi bankas klienti no bērniem līdz pat cirmgalviem un cilvēkiem ar invaliditāti, un dažādi veidi traucējumiem, noteikti kārtība, kādā banka ar klientu var runāt, ir vairāk nekā dīvaina. Bet mēs dzīvojam tādā laikā.